Krievijas dronu ielidošana Polijā 10. septembrī. Vai tā tiešām bija nejaušība? Vai esi dzirdējis par Zapad 2025? Tās ir lielas Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības. Militārās aktivitātes var būt pieseks arī citiem nodomiem un dažādām provokācijām. Un tas rada bažas par drošību visā reģionā, tostarp Latvijā, Lietuvā un Polijā. Baltkrievija ziņo, ka mācībās piedalīsies aptuveni 13,000 karavīru, bet NATO eksperti pieļauj, ka varētu būt līdz pat 150,000. Kļuvis arī zināms, ka šajās mācībās tikšot izmēģināta jauna raķešu sistēma Orešņik, kas spēj lidot ar milzīgu ātrumu un var nest arī kodolgalviņas. Tas liek domāt, vai mācības ir tikai spēle vai gatavošanās īstam uzbrukumam. Vēsturiski Zapad mācības tika izmantotas, lai maskētu militāro spēku pārvietošanu un koncentrēšanu, kas vēlāk tika izmantota agresijai pret citām valstīm, piemēram, pret Ukrainu. Bet tāda militāram apdraudējumam mēs sekojam līdzi, bet šobrīd nav bažu. Provokācijas pie NATO robežām netiek izslēgtas, tāpēc arī Latvija uz laiku slēdz gaisa telpu austrumu pierobežā. Līdzīgi rīkojas arī Lietuva. Būtiski, ka mācības parasti pavada plašas dezinformācijas kampaņas, tāpēc uzmanies no tā, ko redzi internetā.